Viss, ko tu dari Jāņos, kur ugunskura, ēd sieru vai pin vainagu, tā kādreiz bija burvestība, un mēs joprojām to darām gada no gada. Bet vai tu zini, kāpēc? Sāksim ar ugunskura. Uguns tika kurināta visaugstākajā vietā, jo ticēja, ka cik tālu redzams ugunsspīdums, tik tālu sniedzas svētība. Un tā bija jādedzina visu nakti, līdz pat saulēktam. Tad sirs. Apaļais Jāņu sirs simbolizēja sauli un pasauli tās veselumā. Laužot pa gabalam, katrs paņem sev daļu no saules spēka. Un vainags, tas ir auglības simbols. Jaunas meitas pina trejdeviņu ziedu vainadziņu. Pēc Jāņiem to izžāvēja un glabāja līdz nākošajam gadam, lai sadedzinātu nākamajā ugunskurā. Līdz ar to sadedzinot visas pagājušā gada neveiksmes. Lekšana pāri ugunskuram savukārt nav tikai izklaide. Tā simbolizē attīrīšanos. Un ja pāris lec sadevušies rokās, tad ticēja, ka uguns spēks tos savienos kopā. Kad 12. gadsimtā vācu krustneši ieradās Baltijā, viņus pārsteidza šī, jūs varat iedomāties, pagāniskā līksmība pie liesmojošiem ugunskuriem. Baznīca to ļoti mēģināja apkarot, bet Jāņu svinēšana izrādījās stiprāka par baznīcas vārdiem. Attiecīgi galu galā baznīcai nācās iemācīties ar to sadzīvot. Padomā par to. Impērijas nāca un gāja. Reliģijas. Bet latvietis joprojām kurina to pašu uguni, ko kūra pirms 1000 gadiem.